Šajā prezentācijā es demonstrēšu, kādā veidā informācija var tikt pievienota mFiles komunikātoru sistēmai. Konkrētajā gadījumā mēs mēģināsim pievienot rēķinus, kuriem pirms iesniegšanas grāmatvedībā ir nepieciešama vadības apstiprināšana. Rēķinus iesniegs lietotājs ar vārdu darbinieks un apstiprinās, ka klienta atbildīgā persona, kura lietotāja vārds ir vadītājs. Dejam iekšā mFiles sistēmā un izvēlamies mFiles glabātuvi komunikators. Komunikators tā ir tā vieta, kurā mēs iesniedzam informāciju apstrādē grāmatvedībā. Mēs esam klienta ierindas darbinieks. Mēs ieejam sistēmā, un komunikatorā mēs redzēsim šādas 4 sadaļas, zem lielākās sadaļa Common Views, jeb kopējie skatījumi. Kopējie skatījumi, atgādināšu, nozīmē to, ka šādus te folderīšus, šādas te mapītes redz arī citi mFiles sistēmas komunikātoru lietotāji. Pieņemsim, ka mēs grāmatvedībā vēlamies iesniegt rēķinu, kurš pirms iesniegšanas grāmatvedībā ir jāapstiprina vadītājiem. Spiežam kreiso peles taustiņu un ievelkam te rēķina attēlu jebkurā brīvā vietā. Tad mēs viņu nevelkam iekšā nevienā no šīm mapītēm, bet gan jebkurā brīvā vietā mFiles sistēmā. Ievietojot jebkādu dokumentu mFiles sistēmā, sistēma vienmēr prasa ievadīt dokumentu parametrus. Un tiek atvērta sākumā šī te parametru kārta. Pirmais ir, mums ir jāizvēlās dokumentu klase. Klase, jeb citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka mums jāizvēlās dokumenta veids. Šajā gadījumā zem datubāzes auto, tas ir tātad klienta datubāzes nosaukums, mums ir iespēja izvēlēties rēķinus ar vadības akceptu. Iespējams, ka citos gadījumos šeit būs arī citas sadaļas, un mēs varēsim izvēlēties dažādas klases. Rēķini ar vadības akceptu nozīmē to, ka darbinieks, kurš ievieto rēķinus sistēmā, vispirms šis te rēķins tiks nodots vadītāja rīcībā, kurš viņu apstiprinās, un tikai pēc tam šis te rēķins tiks iesniegts grāmatvedībā apstrādē. Tālāk ievadam nepieciešamos parametrus. Parametru šeit ir diezgan daudz, taču paši svarīgākie ir šie pirmie 3, un zvaigznīti norāda, ka ja mēs šos te parametrus nebūsim norādījuši, tad spiežot OK, mēs nevaram ievadīt šo te dokumentu sistēmā. Mums ir obligāti jāizvēlās datubāzi. Šeit viņš prasa, vai vajag automātiski aizpildīt nākamo lauku, jo katrai datubāzei piesaistīts vadītājs. Mēs izvēlamies nē. Vadītājs, kurš apstiprina, konkrētajā gadījumā tas ir lietotājs ar lietotāju vārdu vadītājs. Kaut arī īstenībā šeit būs, teiksim, Jānis, Pēters, Edgars tālāk. Un mēs varēsim izvēlēties to vadītāju, kurš apstiprinās konkrēto rēķinu. Tālāk, ja mēs zinām, mēs izvēlamies dokumentu datumu vai partneri. Šie te partneri tiek ņemti no grāmatvedības sistēmas, un gadījumā, ja rēķins tiek iesniegts bez konkrēta partnera vai ar jaunu partneru, viņš šajā sarakstā varētu arī nebūt. Un pieņemsim, ka šis rēķins ir Latvijas Telekom rēķins. Reģistrācijas numurs no tildes to ievadīs grāmatvedis. Vēl ļoti iespējams ir uzņēmumi, kuros pirms iesniegšanas grāmatvedībā mēs norādām izdevumu kontu, uz kuru ir jāliek šis konkrētais rēķins. Tad mēs spiežam septītnieku, un mums atfiltrējās visi, kur ir ar septītnieku. Šajā gadījumā tas visticamāk būs sakaris. Šos te gan datumu, gan partneri, gan bilances kontu mēs varam arī neizvēlēt. Tie nav obligāti, mums sistēma atļaus viņu ievietot arī pēc tā. Tālāk šeit parametrs vai maksājums ir sagatavots. Jā, nav nepieciešams nē. Ja mēs zinām, ja grāmatvedis veido maksājumus un maksājumu uzdevumus, tad, protams, mēs šo lauciņu kā klienta darbinieks neaizpildam. Bet ja mēs iesniedzam rēķinu, kurš jau agrāk ir apmaksāts, piemēram, avans rēķinu, tad mēs varam šeit likt, ievadīt iekšā, ka nav nepieciešams. Ja? Un maksājuma sagatavošanas datums atkal, vai nu mēs viņu zinām, vai mēs viņu nezinām, tad mēs viņu varam vadīt vai nevadīt. Kā arī mēs varam iesniegt komentāru pie šī dokumenta, to redzēs arī mūsu vadītāji. Un mēs šeit ierakstam šī. Tas ir mūsu tā kā ziņojums vadītājiem, kurš apstiprinās šo te rēķinu. Tad atcerēsimies, ka vadītājs, kurš apstiprinās, tad ir lietotāju vārdu vadītājs. Šeit apakšā mēs redzam, ka ir workflows, tātad process, kuram tiks pakļauts dotais rēķins. Šie te procesi nozīmē to, ka rēķins, kurš tiek ievietots sistēmā, viņš nevis vienkārši tur tiek saglabāts, bet viņš iziet cauri vairākām stadijām. Tātad vienam lietotājam pienāk uzdevums apstiprināt, un tad atkarībā no tā, ko šis lietotājs izdara, dokuments virzās elektroniski cauri dažādām stādijām, līdzīgi kā papīra dokuments, teiksim, vīzēšanas, pārbaudas, izpildes, analīzes procesā lielākās iestādēs virzās no viena kabineta uz otru. Mēs esam ievietojuši dokumentu. Pirmkārt, kur mēs viņu varam atrast? Dokuments apstrādes procesā. Lūk, viņš šeit ir. Un mēs redzam, ka
viņš ir stadijā dokumentu sagatavošanas pusē, klienta pusē. Ja mēs uzspiežam vienu reizīti uz šī dokumenta, tad mēs redzam datubāzes nosaukumu vadītāju, kā arī mēs redzam, ka ar šo dokumentu ir saistīts kaut kāds uzdevums. Nospiedīsim un atvērsim šo te uzdevumu, un uzdevums saucās tā: pabeidziet dokumentu izveidi un iesniedziet to apstiprināšanai. Gribētu vērst uzmanību, ka uzdevums MFL sistēmā tiek apzīmēts kā šāds te vertikāls taisnstūrīts ar izsaukuma zīmi, un ja viņš ir iekrāsot šādā te rozā krāsā, tad šis uzdevums ir atvērts, viņš nav izpildīts. Tā kā viņš ir zaļš, tad viņš ir attiecīgi izpildīts. Lūk, assignment description jeb apraksts, lai iesniegtu uzdevumam pievienoto dokumentu vadības apstiprināšanai, atzīmēt šo uzdevumu kā izpildīt. Mēs varam nospiest vienu reizi uz šī dokumentu un spiest mark complete. Taču pagaidām mēs ejam atpakaļ uz sākumu, un to mēs darām caur podziņu root, un turpinam pievienot dokumentus. Pievienosim šeit vēl vienu dokumentu. Tātad tas mums būs jau kaut kāds cits dokuments, partneris, piemēram, Ādama auto. Un izdevuma postenis mēs viņu liksim uz izēvielu iepirkšanas izdevumiem. Šobrīd, ja mēs ejam iekšā dokumentu apstrādes procesā, mēs jau redzēsim divus rēķinus, kas atrodas darba procesā, un abi viņi atrodas stadijā dokumentu sagatavošanas procesā klienta pusē. Ja mēs redzam šādu taurentiņu, tas nozīmē, ka ar doto rēķinu ir saistīti kaut kādi citi objekti, kas ir ievietoti MFL sistēmā. Kā likums būs datubāze un vadītājs, kurš arī ir atsevišķs objekts, bet tam mēs šobrīd uzmanību nepievēršam. Mēs redzam to, ka ar doto rēķinu saistīts uzdevums. Šajā gadījumā šis ir gan kā atsevišķs uzdevums, gan kā uzdevums, kurš ir radīts workflow, jeb procesa ietvaros, līdz ar to viņš parādīsies divās vietās – šeit un šeit. Tas ir viens un tas pats uzdevums, un izpildot vienreiz viņu atzīmēt, viņi abi atzīmēsies kā izpildīt. Kāpēc ir šāds te uzdevums un kāpēc dokuments netiek iesniegts vadītājiem apstiprināšanai momentā? Tas ir nepieciešams tādēļ, ka ļoti bieži pirms dokumenta apstiprināšanas mums viņam ir jāpievieno vēl kaut kāda cita informācija, vēlreiz jāpārbauda, vēlreiz jāpieliek komentāru un tikai tad jāiesniedz vadītāji. Šajā konkrētajā gadījumā, ja mēs vēlamies šiem te rēķiniem pievienot klāt vienam no viņiem līgumu, un otram no viņiem mēs gribam pielikt klāt pieņemšanas nodošanas aktu. Lai to izdarītu, mums šis te rēķins ir jāpārtais vispirms par multifile dokumentu. Spiežam labot peles taustiņu un izvēlamies konvertēt uz multifile dokumentu. Parādās šī te mapīte, un mapīte šobrīd satur vienu rēķinu, vienu dokumentu. Un saistītie objekti mums tātad ir palikuši gan uzdevums, gan arī pārējie. Lai pievienotu šim te rēķinam līgumu, mēs ņemam līgumu, spiežam kreiso taustiņu un velkam iekšā uz šīs te grāmatiņas ikoniņas. Lūk, šobrīd mums ir viens rēķins, bet faktiski viņš sastāv no diviem dokumentiem. Mēs varētu šeit sistēmā saglabāt arī kādu Outlook ziņu, e-mail ziņu, mēs varam saglabāt PDF dokumentu, kā mēs redzam, mēs varam saglabāt Excel failu un tā tālāk. Savukārt otram rēķinam mēs viņu arī spiežam labot taustiņu, pārvēršam par multifile dokumentu un pievienojam pieņemšanas nodošanas aktu. Tagad mēs redzam, ka mums šis te rēķins jau ir noformēts, mēs viņu gribam tālāk virzīt vadītājiem apstiprināšanai, un viens, ko mēs varam darīt, mēs varam atvērt vaļā konkrēti nospiest uz šī te uzdevuma nosaukumu, pabeidziet dokumentu izveidi un iesniedziet to apstiprināšanai. Lai iesniegtu pievienoto dokumentu apstiprināšanai, atzīmējiet, kā izpildīt. Mēs varētu spiest šeit mark complete. Varam darīt arī savādāk. Mēs varam aiziet uz sākumu un ieiet sadaļā assign to me, jeb uzdevumu, kas ir uzdoti man. Lūk, mēs šeit redzam divus uzdevumus, kur ir adresēti konkrēti man. Uzdevuma teksts ir pilnīgi viens un tas pats, tātad šajos gadījumos tur šis te formulējums nemainīsies, tātad ir viens uzdevums, kuram ir piesaistīts rēķins 2, un viens, kuram ir piesaistīts dokuments ar nosaukumu rēķins. Mēs varam vai nu iezīmēt viņus kontrolā un abus divus atzīmēt kā iesniedzamus, vai arī to darīt pa vienam. Tātad vienu mark complete. Šajā vietā komentārus mēs parasti nenorādam. Šie te komentāri neparādīsies pie paša dokumenta, viņi parādīsies e-mailā, kas tiks nosūtīts vadītājiem saistībā ar šo te konkrēto dokumentu. Bet, ja mēs atceramies, tad mēs jau komentāru rēķinam pievienojām pašā sākumā. Tas nebija šim rēķinam, tas bija otrajam rēķinam. Lūk, šis ir tipveida rēķins, summa ir līdzīga ar iepriekšējo mēnešu vidējo rādītāju, nekam īpašam uzmanību nav jāpievērš. Spiežam virsū un sakam mark complete. Lūk,
Visi dokumenti, kuri vēl nav apstrādāti grāmatvedībā, viņi atradīsies šeit dokumentu apstrādes procesā. Lai mēs nekad neaizmirstu kaut ko izdarīt, vienmēr uzdevumi, kas ir saistīti, ar viņiem vienmēr būs saistīts kāds uzdevums, un viņi būs atrodami gan šajā mapītē Assign to Me uzdevumā, gan šeit Assign to Me, kas ir viens un tas pats. Kā arī to var atrast uzdevuma menedžerī šeit. Mēs redzam, ka darbiniekam ir uzdots uzdevums, un šeit parādās tikai uzdevumi, kuri nav izpildīti, tātad tie, kas ir rozā krāsā ieskaitīti, un mēs vienu jau tikko apstiprinājām, tāpēc šeit ir palicis tikai 2. Un ir parādījies jau arī uzdevums, kas ir adresēts vadītājiem. Un tas uzdevums ir formulēts apstipriniet un iesniedziet grāmatvedībai pievienoto rēķinu. Tā kā mēs esam ielogojušies ar darbinieka lietotāju vārdu, nospiežot, mums neparādās iespēja šo te uzdevumu atzīmēt kā izpildīt, jo uzdevums ir adresēts citam sistēmas lietotājam. Tāpat laikā, ja mēs ieejam šeit, tad mēs viņu varam mierīgi atzīmēt kā mark complete. Tad vēlreiz visus uzdevumus, kas attiecās uz mums, lai mēs kaut ko kādreiz neaizmirst, mēs atrodam vai nu šeit, vai nu šeit. Dokumentus kā tādus, kas ir apstrādes procesā, mēs varam atrast šeit. Te ir arī redzams, kādā viņš stādijā atrodas. Tad viens ir iesniegts jau apstiprināšanai vadībai, otrs ir dokumentu sagatavošanas procesā klienta pusē. Atrast uzdevumus, kas ir saistīti šo rēķinu, mēs varam šādā veidā un varam atzīmēt to kā izpildītu. Kādreiz ekrāns tik ātri neatjaunojās, tad mēs spiežam Shift F5. Mēs redzam, ka abi rēķini ir iesniegti apstiprināšanai vadībai. Un sadaļā attiecīgi Assign to Me mums nekas neparādās. Tad mēs savu darbu esam paveikuši, mēs esam kā darbinieks iesnieguši dokumentu, un tad viņš ir aizgājis tālāk vadītājiem apstiprināšanai. MFLS sistēmā dokumentam pārvirzoties no vienas stādijas uz otru, izveidojās šis te uzdevums kādam konkrētam lietotājam, un izveidojot uzdevumu, MFLS sistēma vienmēr automātiski nosūta paziņojumu attiecīgam lietotājiem par šo uzdevumu uz e-pasta. Šajā gadījumā mums ir atnākuši jau veseli 4 e-pasti. No šiem 4 2 tātad ir 2 ziņas ir adresētas darbiniekam, pirmā un otrā. Un teksts šeit ir viens un tas pats. You have a new assignment from the user MFLS server. Tad jums ir jauns uzdevums no lietotāja MFLS serveris. Šis ir automātisks paziņojums, kuru nav nosūtījis kāds konkrēts lietotājs, bet gan MFLS sistēma saistībā ar procesu, kurā ir iesaistīts mūsu rēķins. Šis te uzdevums saucās pabeidziet dokumentu izveidi un iesniedziet to apstiprināšanu. Un tieši tas pats, ko mēs jau redzējām sistēmā, lai iesniegtu uzdevumu un pievienoto dokumentu apstiprināšanai, atzīmēt šo uzdevumu kā izpildi. Nospiežot uz šī linka, mēs aiziesim uz attiecīgo uzdevumu, kuram ir piesaistīts rēķins. Ja mēs atceramies, mēs šo uzdevumu jau atzīmējam kā izpildīt, un tieši tāpēc viņš ir šobrīd zaļā krāsā, un te vairāk darbs jāveic. Ja viņš būtu rozā krāsā, tad kreisā pusē izvēlnītēm mums parādītos iespēju šo te uzdevumu atzīmēt kā izpildīt. Principā visi šie te paziņojumi, viņi nesatur kaut kādu informāciju, kura neglabātos arī MFLS sistēmā, un tāpēc, ja mēs regulāri esam ielogojušies un čekojam dokumentus MFLS sistēmā, tad šos te automātiskos paziņojumus mēs varam vienkārši dzēst ārā. Un par cik mēs jau kā darbinieks esam iesnieguši apstiprināšanai rēķinus 2, tad šajā situācijā jau vadītājs savukārt ir saņēmis uzdevumu no MFLS sistēmas, kad apstipriniet un iesniedziet grāmatvedībai pievienoto rēķinu. Lai apstiprinātu iesniegt grāmatvedībā, atzīmēt šo uzdevumu kā izpildīt. Tad katra stādīja, tad vadītājs tiek informēts e-mail formā par to, ka viņam ir uzdevums. Par to, kādā veidā vadītājs apstiprinās pievienoto rēķinu nākamajā prezentācijā.